Hei, te es Regīna, Walters un Ropa izdotās grāmatas Sarunas ar eņģeļiem autore, kā arī iknedēļas Sarunas ar eņģeļiem video ierakstu vadītāja. Šajā grāmatā Sarunas ar eņģeļiem vienkāršā valodā ir pastāstīts viss par un ap eņģeļiem, aplūkota šī tēma eņģeļi no dažādiem aspektiem un pastāstīts un izskaidrots, kā tad saredzēt zīmes no eņģeļiem, kā tad lūgt eņģeļiem pēc palīdzības un kā izskaidrot šīs zīmes, kuras mēs no eņģeļiem saņemam. Nav nepieciešams piederēt kādai reliģiskai grupai vai būt kādā konkrētā ticībā vai būt iesaistītiem kādā konkrētā reliģijā, būt kristiešiem, lai mēs varētu sazināties ar eņģeļiem, kas ilgu laiku bija mana pārliecība. Šī informācija par eņģeļiem un šī iespēja aicināt eņģeļus un apzināties šo eņģeļu esamību mūsu dzīvē ir ikvienam neatkarīgi no vecuma, no finansiālā stāvokļa, no tā, kāds ir mūsu darbs vai mūsu ticības, mūsu ādas krāsa, neatkarīgi ne no kā mums ir iespēja kontaktēties ar eņģeļiem un sajust un piedzīvot šo eņģeļu esamību mūsu dzīvē. Ticu, ka ikvienam no jums ir nācies dzirdēt kaut ko par eņģeļiem, vai jūs ticētu viņiem un viņu esamībai vai nē, bet lielākā vai mērākā mazā mums katram ir nācies saskarties ar eņģeļiem. Ja jums ir vēlme uzzināt ko vairāk, šī grāmata Sarunas ar eņģeļiem ir pieejama izdevniecībās, dažādās, un ja nav, tad variet vaicāt pēc šīs grāmatas. Walters un Ropa izdevniecība ir tā, kas ir izdevusi šo grāmatu. Kā arī katru svētdienu 10 no rīta pēc Latvijas laika es vadu Sarunas ar eņģeļiem ierakstu, un ja jums ir vēlme tos klausīties un redzēt, tos var redzēt arī atkārtojumā, tad ielūkojieties draugiem LV manā dienas grāmatā, vai arī dodiet man ziņu vai nu draugos, vai arī uz šo e-pasta adresi, un tajā varēsiet saņemt norādījumus tam, kur šo ierakstu klausīties un kā pie tā arhīviem nokļūt. Tā biju es, Regīna, ar Sarunas ar eņģeļiem.